Neliela aizķeršanās ļoti atvainojas, un kāpēc pēkšņi nevar Viss vairs. kārtībā mums te vēl cilvēki pamazām pieslēdzās. Pēkšņi nerada vairs. Tā. Tā, jautājums ir, vai visi redz Viss, tā. viss ir lieliski, jā. Labdien vēlreiz visiem klātesošiem, kas ir otrā pusē ekrāna, bet vienalga ir klātesoši. Es tātad iezīmēšu galvenās vidas aizsardzības politikas prioritātes Latvijā, kas ir uz doto brīdi. Iespējams, ka ja kāds jau ir klausījies iepriekšējā gadā, tad daudz kas būs jau zināms un dzirdēts. Jo politikas plānošanas dokumentu līmenī tik ātri viss nemainās, jo parasti tie tiek izstrādāti vismaz 6 gadiem. Un varbūt tikai tāds galvenos akcents ielikšu, uz ko īpaši būtu vēršam uzmanību un kas ir varbūt īpaši aktuāls taisn šajā brīdī mums. Tātad, ja mēs runājam par live programmu, tad tas jau visiem ir skaidrs, ka tas ir, protams, finanšu instruments, kur tad būtu jābūt finansētiem tādiem projektiem, kas veicina pirmkārtām jau ilgspējīgu attīstību un attiecīgi arī sniedz ieguldījumu noteiktu ilgspējīgu attīstības mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kas tieši ir noteikti attiecībā uz vides, klimatu un attiecīgās enerģijas tiesību aktos, stratēģijas plānos un tā tālāk. Mēs redzam veselu rindu starptautisko saistību piemērus, un jāsaka, tie piemēri šo sarakstu varētu vēl turpināt gan par, gan par ilgspējīgu attīstību, par klimatu pārmaiņām. Tāpat arī vesela rinda konvencijas, kas saistās gan ar organiskajiem piesārņotājiem, gan ar ķīmiskajām vielām un atkritumu pārobežu pārvadājumiem vai gaisa piesārņojumu pārobežu kontekstā. Tātad to sarakstu varētu turpināt un virzīt arī uz priekšu, bet es domāju, ka mēs ejam jau tālāk sīkāk pie tā, kas tad mums īsti ir svarīgi. Ja mēs runājam no tiem aspektiem, kas mums ir tātad vide un klimats, kas ir šai LIFE programmas ietvaros, tad, protams, viens ir, kas saistās ar klimatu pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanās klimatu pārmaiņām. Tātad tā ir sadaļa, kas runā arī par tīro enerģiju un kā veicināt šo pārēju uz energoefektīvu un atjaunojumu enerģijas avotiem, viņu izmantošanu un patēriņu. Bet es par to, protams, šodien nestāstīšu. Es pieskaršos otrai sadaļai, kas saistās ar vidi. Tātad viens ir jautājums par dabu un bioloģisko daudzveidību, kur ir nepieciešams sniegt ieguldījums tieši Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu īstenošanai. Tas ir dažādas dabas aizsardzības aktivitātes, ja mēs runājam par sugām, par biotopiem, par teritorijām. Tātad Natūra 2000, kas ir diezgan skaidri un konkrēti. Jā, tātad mēs zinām, ka Eiropas Savienības līmenī ir 3 galvenie dokumenti, plus vēl arī šis stratēģija. Savukārt, ja mēs runājam par aprits ekonomiku un dzīves kvalitāti, kas arī ir viens no tādiem pamatstūrakmeņiem arī zaļajam kursam, tad kā pāreju, kas ir uz aprits ekonomiku, jo mēs nevaram teikt, ka mēs, piemēram, Latvijā jau dzīvojam aprits ekonomikas modeli un tādā arī darbojamies. Mēs esam tādā solī uz to tikai no lineārās ekonomikas modeļa. Un tad faktiskais jautājums ir, kā atvieglot pāreju šo te ilgspējīgo un aprits ekonomiku, kādā veidā tad redzēt to vidas kvalitāti, kurā mēs dzīvojam, kā viņu atjaunot un uzlabot un noturēt vismaz tajā līmenī, kādā jau tas ir, tad arī aizsargāt. Un kā būt un dzīvot vidē, kas ir brīva no dažādām toksiskām vielām, tā skaitā arī no piesārņojuma. Protams, ja mēs tur sākt skatīties par tematiskiem prioritātēm, tad, protams, mēs redzam, lielākais akcents tomēr tiek likts uz aprits ekonomiku. Diezgan bieži aprits ekonomika asociē ar atkritumu apsaimniekošanu, bet es gribētu īpaši uzsvērt, ka
atkrituma apsaimniekošana, tas ir tikai viens no tādiem stūrakmeņiem vai pamatiem aprits ekonomikā, un tā ir tikai viena daļa, jo faktiski mēs sākam ar, ja tā pilnīgi precīzi, tad precē ar izēvielām, ar visām ražošanas tehnoloģijām, kādas tiek izmantotas, tātad ekodizaina principu ieviešanu un attīstīšanu, tālāk jau visa loģistika, kā prece nonāk pie patērētāju, un tālākais būtu arī saistībā ar to, kā prece tiek lietot, cik ilgu laiku, vai viņa ir labojama, vai viņa ir kaut kas maināms, grozāms, lai būtu atkal labākā līmenī, un tad jau tālāk pats pēdējais ir tikai atkritumi, un kā šos atkritumus tālāk izmantot liederīgi, kā šos resursus noturēt aprits ciklā vai tautsaimniecībā pēc iespējas ilgāk un pēc iespējas mazāk izmest. Nu, un, protams, ja mēs runājam par vidi, tad nedrīkst aizmirst viss, kas ar to saistās. Tās ir gan gaiss, gan ūdeņi un augsne, ķīmiskās vielas un, protams, viss šī pārvaldība. Un nu, aprits ekonomikas un dzīves kvalitātes tātad prioritārās jomas mērķis ir mainīt to veidu, kā materiāli un izstrādājumi un produkti, un īpaši liekot akcentu tieši uz plasmasām, tiek ražoti, patērēti, nu, remontēti, un tā tad viss darbības, kas ar viņiem tiek veikts, lai pēc iespējas ilgāk viņus varētu lietot, un tad gala rezultātā arī kā apsaimniekot šos atkritumus, ja faktiski pievēršot īpašu uzmanību produktu dzīves ciklam. Un tas ir tas aspekts, kas arvien vairāk nāk iekšā mūsu dzīvē un kas arvien vairāk ir jāvērtē, jo, kā pierāda vesela rinda piemēra, tad, kad mēs atrodam labu materiālu, kas ir izmantojams un labs produkts, kas varbūt ļauj izmantot zaļo enerģiju un tam līdzīgi, tad, ja gala rezultātā nav izvērtēts, kas tad notiek ar to produktu, kas tiek izmantots un pēc tam ir jāizmet vai vairs nav derīgs, tā tad kļūst par atkritumiem un ir jāapsaimnieko, kad, nu, vai šis jautājums un šis aspekts arī ir izvērtēts. Tāpēc šis te produktu dzīves cikla analīze ir absolūti būtisks un svarīgs aspekts, kas ir noteikti jāņem vērā, un tas ienāk mūsu dzīvē arvien straujāk un straujāk. Līdz ar to projektiem, kas ir iesniegt šādā jomā, ir jāveicina tieši pārēj uz aprits ekonomikas modeli, kā jau minēju, un tad īpaši piemērojot, izstrādājot, teiksim, un izmantojot labākās pieejamos tehniskos paņēmienus, jeb tehnoloģijas, labāko praksu un risinājums, nu, kurus tad attiecīgi var pārņemt no citurienes, bet piemērot attiecīgi mūsu teritorijā, mūsu apstākļiem, tātad faktiski, nu, skatoties, kas der, kas neder mums, jo nevar paņemt jebkuru iekārtu, jebkuru metodu no citas valsts un vienkārši tādu copy-paste variantu pārņemt un uzskatīt, ka viss būs labi. Ir jāstāsta, kas ir tie aspekti, kas ir jāņem vērā, veidojot šādus projektus vai šādas idejas, attīstot šeit uz vietas Latvijā. Nu, un, protams, šajā gadījumā ir ļoti svarīgi arī izmantot integrēto pieeju atkritumu hierarhijai, kā atceramies, tad pirmais neradīt atkritumus, pēc iespējas mazāk viņus radīt, nu, tālāk pēc iespējas, kur iespējams izmantot atkārtot, tad ieviešam tādas lietas kā remonts, labošana un tā tālāk. Nu, un pēc tam tālākais jau ir pārstrāde, reģenerācija, un pats pēdējais ir apglabāšana tādos, ar tādiem nosacījumiem, lai tas būtu droši gan videi, gan cilvēku veselībai. Un, nu, tātad šādiem projektiem būtu jāatvieglo šī te pārēja, lai mēs tiešām būtu pārgājuši uz aprits ekonomikas modeli un arī varētu dzīvot atbilstošā vides kvalitātē, līdz ar to vienlaikus aizsargāt un uzlabot šo vidas kvalitāti, kurā mēs esam. Aprits ekonomikas galvenie principi tā tad ir ielikti arī Eiropas komisijas paziņojumā jauns aprits ekonomikas rīcības plāns par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu. Kā mēs redzam, šis plāns tika izstrādāts 2020. gadā. Nu, te uzreiz jāpiebilst, ka jau pēc nosaukuma mēs redzam jauns plāns. Tas nozīmē, ka šis nav pirmais Eiropas Savienības līmenī tika izstrādāts 2015. gadā,
laiks gāja uz priekšu, bija izvirzīta vesela rinda mēģi un uzdevumi, kas jāsasniedz. Daļa no tiem tika īstenot, nu, daļa bija tāda, kuri ir jāturpina īstenot, jo bieži vien, lai, nu, ja mēs runājam par vidas kvalitāti un vidi, sasniegt tādus rezultātus, ir vajadzīgas aktivitātes un pasākumi, kur prasa pat 20 un 30 gadus, lai sasniegtu rezultātu. Bet viņi ir jāveic visu laiku. Un tātad šai jaunajā rīcības plānā galvenie akcenti ir likti uz ilgspējīgu produktu rīcības politiku, tātad ekodizains, preču labošanas iespējas, remontējumību un dzīves cikla tātad pagarināšana. Tie ir pasākumi, kas skar galvenās produktu ķēdes, pie kurām mēs tūlīt vēl arī pakavēsimies sīkāk. Akcents uz to, mazāk atkritums un vairāk vērtības, tātad kā palielināt šo pievienoto vērtību produktam, kā viņu pēc iespējas ilgāk lietot un pēc iespējas mazāk izmest. Tas, protams, ir aprits ekonomika cilvēka, reģionu, pilsētu, apdzīvoto vietu labā un šaucamie caurvību horizontālie pasākumi, jo, lai mēs pāriet uz aprits ekonomikas modeli, tātad pasākumi ir stipri horizontāli, kas skar visas jomas, sākot ar sociālām un ekonomiskām, beidzot ar vides, un viss viņi ir vienādi svarīgi. Un tātad galvenie akcenti, kas tad ir noteikti šais pasākumos, ir samazināt resursu patēriņu, līdz ar to arī atkritumu apjomu, izstrādāt aprits sistēmas, kas ir arī pašvaldību līmenī, uzņēmumu līmenī, un paredz atkritumu rašanās samazināšanu, tātad mazāk atkritumu apjomu, tad arī mazāk ir jādomā, ko ar to visu iesākt, kas rezultātā arī uzlabo atkritumu apsaimniekošanu kā tādu, domājot par tām plūsmām, ko mēs radam un ko ar to tālāk var iesākt. Vienlaikus viss, protams, kas saistās ar preču ražošanu, tas saistās arī ar piesārņojošo vielu samazināšanu, par tām emisijām, kas nonāk gaisā, kas nonāk ūdeņos. Tātad, kāpēc iespējas mazāks piesārņojums nonāk šais abās vidēs, kas rezultātā arī palielina un nodrošina tīru virzemes un pazemes ūdeni. Un visu, ko mēs tālāk izmantojam, lai to panākt, ir ļoti būtiski arī skatīties uz ķīmiskajām vielām, ko mēs lietojam ražošanas procesos, un arī varbūt pakalpojumu sniegšanā, kā šo bīstamību pēc iespējas samazināt, tātad pārdomāt gan šo patēriņu, gan arī vielas, kuras mēs tur izmantojam. Nedrīkstētu aizmirst, ja mēs runājam par piesārņojumiem, arī tādu gaisa piesārņojumu kā troksnis, tātad kā samazināt trokšņa līmeņa iedarbību uz cilvēku, uz apkārtējo vidi, jo tas ir, protams, varbūt atsevišķos gadījumos varētu runāt par tādu subjektīvu izpratni, bet tas ir ļoti atšķirīgs dažādiem cilvēkiem. Un nepieminētā augsne, par augsnes kvalitāti, par augsnes degradāciju jārunā, tātad faktiski par tā izmantošanu. Mēs nerunājam šeit par augsnes piesārņošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas pie mums vispār nav atļauts. Un tātad, ja runājam par aprits ekonomiku un dzīves kvalitāti, tātad, kam būtu jāliek akcents, tātad resursu atgūšana no atkritumiem, nevis vienkārši apglabāšana, bet samazināšana, atkrituma apjomu kā tādu, un arī to atkritumu, ko apglabājam poligonos samazināšanu, bet meklējam, kā pēc iespējas varam viņu izmantot, pārstrādāt un atkārtot lietot. Tātad pēc iespējas palielināt līdz ar to produktu, materiālu un resursu vērtību, ieviest ekodizaina principus, tātad produktu ražošanā un izmantošanā, lai tā būtu ilgspējīga un samazināt arī to kaitīgo vielu klātbūtni, kas veidojas atkritumos. Ja runājam par dzīves kvalitāti, tad, protams, ilgspējīga apsaimniekošana, lai nodrošinātu gan ūdeņu kvalitāti, kuras mēs patērējam, gan gaisa kvalitāti un samazināt gaisa piesārņojumu, tā skaitā domājot arī par šo piesārņojumu veidu kā troksnis, pieminētā augsne un ķīmisko vielu pārvaldību. Tātad, ja mēs gribam saprast, kādas ķīmiskās vielas mums ir, kas nav, tad ir ļoti būtisks arī šis te rādītājs.
Otrs dokuments, kas ir Eiropas Savienības līmenī izstrādāts un ir diezgan liels izaicinājums, tātad tas ir Eiropas Savienības gaisa, ūdens, augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns. Tātad faktiski mēs runājam par rīcības plānu nulles piesārņojumam ar tādu redzējumu uz 2050. Gadu, kad, protams, lielais mērķis ir veselīga planēta veseliem cilvēkiem, tātad, kad mums būtu jārunā, kā tiek viss veidi piesārņojums samazināts, kas varētu ietekmēt gan, teiksim, ekosistēmas, gan cilvēkus, cilvēka veselību, un, protams, tādā veidā, ka mēs izmantojam resursus, ievērojot mūsu planētas iespējas, nevis nepārdomāt, darot, kā nu sanāk. Tuvākais mērķis no šī te nulles piesārņojuma programmas ir noteikts jau uz 2030. Gadu, pavisam tuvu, tad uzlabot gaisa kvalitāti tā, lai par 55% samazinātu priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu, ko izraisa piesārņojums. Te jāatzīst, ka Pasaules veselības organizācija ir arī atzinusi, ka Latvijā šis rādītājs ir gan augsts. Tur varētu diskutēt, jo jautājums varbūt ir taisnība par šo te metodiku, pēc kāds tas ir aprēķināts. Un vai mēs tiešām novērtējam un uzskaitam, kur ir šī priekšlaicīgā nāve iestājusies tieši dēļ gaisa kvalitātes rādītājiem. Otra vide, tā ir ūdens vide, kā uzlabot ūdens kvalitāti, lai samazinātu uz pusi plasmas atkritumu daudzumu jūrā un arī par 30% to mikroplasmas daudzumu, kas nonāk vidē. Tātad, ja par plasmas piesārņojumu tas visiem it kā ir skaidrs, ja mēs runājam tādā makro līmenī, gan par plasmas atkritumiem, kas peld okeānos, gan pastaigāt pa mūsu pašu jūras piekrastu, ko mēs tur redzam. Un tātad, tas ir, protams, cilvēku darbības rezultātā, un jāatcerās, ka plasmas nesadalās vidē. Bet dzīvai dabai nodara pietiekami lielu ļaunumu. Savukārt par mikroplasmas, tad jāatcerās, ka mikroplasmas veidojās divos ceļos. Pirmkārt, tas ir jautājums, ka tā ir primārā mikroplasmas jau kā tādu, ko izmantojam, un, protams, viņi veidojas arī sadaloties lielākiem plasmas gabaliem, varbūt sairstot, viņa nepazūd, bet veidojas tātad šī te mikroplasmas sadalīšanās rezultātā, kas tieši tāpat nodara ļaunumu, nonākot ūdens vidē, tātad sākam ar planktonu, zivis un tā tālāk, un tad jau mēs redzam, ka tas viss ir arī mūsu pašu organismos. Vai tas ir labi? Protams, ka nē. Jāuzlabo ir augsnes kvalitāte, tātad pirmkārt jau samazinot barības vielu zudums un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kas ir arī lielā mērā saistīts ar ekosistēmu daudzumu, kas iet bojā katru gadu. Tad būtu jāsamazina tas apjoms, kas iet bojā, pirmām kārtām jau gaisa piesārņojumu rezultātā. Un jāpanāk, kā par 30% mazāk cilvēku patstāvīgi ietekmē un traucē transporta troksnis. Un pats par sevi jau iepriekš pieminētie atkritumi, tātad uz pusi būtu jāsamazina atkritumu daudzums, ko mēs ikdienā radām. Ja pārējām tālāk jau uz Latvijas politikas plānošanas dokumentiem, mēs šeit varētu, protams, piesaukt gan Nacionālo attīstības plānu, gan Latviju 2030, kur tādos vispārīgos līmeņos ir iezīmēta arī vidas politikas tātad mērķi un uzstādījumi, bet daudz detālāk un precīzāk tas jau tiek noteikts vairākos vidas politikas plānošanas dokumentos. Tagad īsumā varbūt arī pieminēšu par tiem. Pirmām kārtām tātad gribētu minēt vidas politikas pamatnostādes laika periodam līdz 2027. Gada beigām, kur galvenie uzsvari ir likt uz virzību uz klimata neutralitāti un klimata noturīgumu, uz resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tātad kā to veicināt un arī šo pārēju uz aprits ekonomiku, piesārņojumu samazināšanu un ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu pēc iespējas, kur tas ir iespējams. Tātad šeit ir iezīmēti tie galvenie mērķi, bet uzreiz ir jāpiezīmē, ka vidas politikas pamatnostādnēs nav
akcentēti un izvērsti, aprakstīts tās jomas, kurām ir vēl specifiski savi konkrēti plānošanas dokumenti. Tātad šeit ir veidot šīs atsauces, un šeit ir varbūt tas, par ko nav rakstīts citos dokumentos. Gan par zemes dziļu resursiem, gan par tātad bioloģisko daudzveidību, un tādā globālākā, jeb tādā plašākā līmenī par šo piesārņojumu samazināšanu. Nākamais dokuments, kur noteikti gribētu pieminēt, tas saistās ar pārēju uz aprits ekonomiku, tātad rīcības plāns pārēju uz aprits ekonomiku laika periodam līdz 2027. gadam. Tāds dokuments tapa pirmoreiz Latvijā, tā kā bija gan liels izaicinājums. Protams, gatavojot arī šo plānu, mēs sapratām, ka ir arī pietiekami daudz dažādas aktivitātes, ko veids gan uzņēmumi, gan dažādas organizācijas, bet par kurām gluži vienkārši nav arī informācija, bet tas ir arī viens no tādiem mērķiem, ka vajadzētu to visu attīstīt un salikt, lai būtu gan labās pieredzes piemēri pieejama, lai arī būtu tālāk izpratnes veidošana, ko tad mēs saprotam ar šiem pasākumiem pārēj uz aprits ekonomiku un kas būtu tas, kam būtu jāpievērš īpašu uzmanību. Saistībā ar aprits ekonomiku būtu arī jāpiemina atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns, kurš šobrīd ir izstrādāts nedaudz citam periodam kā citu dokumentā, tad laika periodam līdz 2028. gada beigām, bet principā tiek plānots, ka arī šeit mēs pāriesim uz 7 gadu plānošanas ciklu. Tātad faktiski nākamais plāns varētu tapt jau arī nevis pieņemts no 29. bet no 28. gada sākuma. Bet tā jau ir tehniski nianses. Un šai te atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā ne tikai atkrituma aspekti kā tādu, bet tā tad arī ir iekļauta atkrituma rašanās novēršanas valsts programma kā viena no sadaļām, kas jau tika attīstīta uz priekšu no iepriekšējā perioda, bet pilnīgi jauna sadaļa tā tad ir arī preču otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstības programma. Tātad kā attīstīt šos preču labošanas, preču remontēšanas pakalpojumi, kas būtu jādara, kādi varētu būt veicinošie faktori un kā virzīties tieši šai līmenī, ja reiz ir labojams preces, kur to varētu izdarīt, kā vislabāk to izdarīt, vai tas būtu jādara tikai tiem, kas, var sniegt šo pakalpojumu, vai varētu arī veikt kādas apmācības, lai katrs cilvēks, kas to vēlētos, varētu arī pats kaut ko izdarīt. Protams, ka ne visām precēm, bet atsevišķām lietām tas būtu iespējams. Un šeit, protams, ir jāmina svarīgākie mērķi, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām, kam jāpievērš uzmanība. Tātad minēšu to tālāko 2035. gads, kad atkrituma poligonos varēsim apglabāt tikai 10% no kopējo radīto sadzīves atkrituma apjomu. Ja uz doto brīdi mēs apglabājam vairāk kā 40%, tad rēķinot 10 gadu garumam samazināt to gandrīz 4 reizes ir diezgan liels izaicinājums, tā kā ko darīt ir gana daudz. Tā pašā laikā uz to pašu brīdi 2035. gadā vismaz 65% būs jāpārstrādā, un tad paliek šie starpība 25%, kur attiecīgi tad ir jādomā, kā vēl vairāk palielināt pārstrādi, un jāsaprot, ka ne jau visus atkritumu plūsmas mēs varēsim pārstrādāt uz vietas Latvijā. Mēs tik daudz atkritumus neradam. Jāsaka droši vien paldies Dievam. Bet tajā pašā laikā jādomā arī par atkrituma reģenerāciju, tad par pārvēršanu enerģijā tiem produktiem, jeb tām atkrituma plūsmām, kurus varbūt nav gluži iespējams pārstrādāt, bet kurus varētu reģenerēt, lai viņas nebūtu jāapglabā. Vienlaiks, lai tas varētu darboties, jau tātad līdz šim gadam bija jāizveido dalītās savākšanas sistēmas, vismaz papīram, stiklam, plastmasai un metālam. Pamatā mēs šeit runājam par iepakojumu.
Un arī pagājušā gadā tika uzsākta arī šī dalītā vākšana tekstila atkritumiem, un uz doto brīdi no šī gada 1. janvāra bija jānodrošina visā Latvijas teritorijā arī bioloģisko atkritumu dalītā vākšana. Tātad, šeit ir jārunā būt arī par pārtikas atkritumiem, par pārtikas zudumiem, kas ir būtiski jāsamazina. Šobrīd tātad arī tiek apspriesta Eiropas komisijas izstrādātā direktīva, kas ir grozījuma atkrituma direktīvā, kas paredz diezgan būtiski arī samazināt šos pārtikas atkritumus visos posmos, tātad sākot no ražošanas un beidzot ar patēriņu. Un kas ir būtiskākais tieši, ja mēs skatāmies no tāda projekta viedokļa, tad tie ir tādi inovatīvi, jeb novatoriski risinājumi, kurus varētu un vajadzētu ieviest, lai veicinātu dažādu pārstrādātu materiālu vai sastāvdaļu vai produktu pievienošanu un izmantošanu tādās jomās, jau minēju par šiem produktiem, par šīm plūsmām, kam īpaša uzmanība tiek pievērsta. Tas ir elektriskās un elektroniskās iekārtas, dalītās savākšana, pārstrāde, baterijas un akumulātoru atsevišķu savākšana un pārstrāde. Te uzreiz gan jāsaka, šobrīd jau mēs varam teikt un lietot tikai vienu terminu, ir pieņemta arī baterija regula, un faktiski stājas spēkā, un šeit jāsaprot, ka turpmāk mēs gan akumulātorus, gan baterijas saucam par baterijām. Vienā vārdā, lai nebūtu nekādas domstarpības. Un jāatzīmē, ka šai jomā ir gana daudz izaicinājumu, kaut vai elektromobīļu baterijas, kas ir pilnīgi jauns produkts, runājot par pēdējo 10 gadu. Un šeit ir gana liels izaicinājums saprast, kā viņu pārstrādāt, ko ar viņu var izdarīt, un cik daudz šeit ir ņemt vērā šitam produktu cikla novērtējums, un tiešām izstrādāts viss līdz galam. Nākamā plūsma būtu jāmin transporta līdzekļi un kuģi. Tātad tie, kas ir nolietoti, viņu demontāža, viņu izjaukšana, viņu pārstrāde, būvatkritumi, tātad būvniecības rezultātā radušos atkritumu savākšana, šķirošana un tālāk izmantošana pēc iespējas atkārtot, kur vien iespējams. Īpaši uzmanība tiek pievērsta visā pasaulē atzīmē plastmasai, plasmasas atkritumiem, īpaši skatoties uz vienreiz lietojamiem produktiem un viņu patēriņu. Tālāk tie ir bioloģiskie atkritumi, tekstila izstrādājumi jau pieminētie un kritisko izēvielu atgūšanu no atkritumiem. Piemēram, zelta atgūšana no mobīliem tālruņiem, tas tāds varbūt viens piemērs, jo arī Japānas olimpiskajās spēlēs tātad zelta medaļas bija izgatavotas no zelta, kas bija iegūts no lietotajiem mobīliem tālruņiem. Un, protams, tas viss ir plūsmas, pie kurām ir jāstrādā un jāmeklē jauni risinājumi, lai mēs varētu iet uz priekšu un saprast, kas ir kas. Tātad akcents uz novatoriskiem, inovatīviem risinājumiem. Un, protams, kad šeit mums ir jārunā, lai tie būtu arī šie risinājumi, tas ir ļoti svarīgs, ir ekodizaina ieviešana, viņa dažkārt sauc arī par aprits dizainu, tātad kā pēc iespējas veidot šos uzņēmēju darbības un patēriņu modeļus, kas atbalstītu vērtību ķēdes, tātad viss, kas saistās ar aprits ekonomiku, tātad gan šīs izēvielas, gan ražošanas tehnoloģijas, bezatlikuma tehnoloģijas, kur tas ir iespējams, ko darīt ar blakus produktiem, kas veidojās, restīvi, lai pēc iespējas efektīvāk ir izmantot resursus. Un pēc iespējas ilgāk viņi tiek izmantot tautsaimniecībā. Tātad produktu ilglietojamība, lietošanas ilguma pagarināšana, rūpnieciskās simbiozes veidošana, kas varbūt vienam ir kā blakus produkts liekas vai atkritumē un nevajadzīgs, citam izmantojams, lai radītu jaunu produktu. Tātad šeit šī simbioze vislabāk izpaužās. Un arī jaunā lieta, kas tagad parādās un tiek ieviesta, tas ir produktu digitālās pases. Un runājot par būvniecību, noteikti gribētu vēl atzīmēt arī šo jauno Eiropas iniciatīvu,
jeb NEB iniciatīva, tātad vides, ekonomikas un kultūras projekts, kas apvieno dizainu, apvieno ilgtspēju un pieejamību, lai varētu tiešām sasniegt mērķis, ka projekti, kas tiek īstenot, viņi ir vērsti uz vidi, tātad būtisku ietekmes uz vidu samazinājumu, lai šīs ietekme būtu pēc iespējas mazāka un pēc iespējas efektīvāk izmantot resursus. Tālāk runājot par tādiem plānošanas dokumentiem, gribētu pieminēt noteikti gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plānu laika periodam līdz 2030. gadam. Tad īpaši uzmanība tiek pievērsta tādiem piesārņotājiem kā PM, jeb putekļi, slāpekļa oksīdi, amoniaks. Tātad tas ir galvenais, kur būtu jāskatās, kādā veidā mēs veidojam ražošanu, kādā veidā mēs veidojam transportķēdes, loģistiku un visu pārējo. Un tāpēc galvenā uzmanība tiek pievērsta pilsētu teritorijām, kur ir iespējami daudz cilvēku, kā tur samazināt šos piesārņojumus, kādas pasākums veikt. Nevelti arī ievērot šo gaisa kvalitāti, 3 no mūsu pilsētām ir jābūt arī saviem atsevišķiem gaisa piesārņojošo vielu samazināšanas plāniem, tātad Rīga, Liepāja un Rēzekne. Uz doto brīdi ir jāsaka tā, kā šogad notiek šī plāna, tātad aktualizācija, novērtēšana, kas ir izdarīts, kur atrodamies, kā iet uz priekšu. Un tātad akcenti ir uz cietā kurināmā izmantošanu, mājas apkurei, kā, teiksim, šo piesārņojumu samazināt. Tātad, protams, putekļi veidojas arī būvniecība, derīgo izrakteņu ieguve un dažādas citas darbības. Tātad, kā tur viss pasākums veikt, lai samazinātu šo te putekļu radīšanu, lai tā pēc iespējas mazāk ietekmēt gan mūsu veselību, gan apkārtējo vidi. Savukārt, ja runājam par pieminēto amoniaku, tad šeit galvenais akcents ir tomēr uz lauksaimnieciskajām darbībām, jo pamatā tur veidojas šāds te piesārņojums. Un arī rūpniecisko emisiju direktīvā ir izstrādāts arī jaunas metodas, kā tad novērst un samazināt šo te gaisa piesārņojumu, ko arī ir liederīgi vērtēt un ņemt vērā. Un, protams, kā jau minēju, tad dažādi pasākumi, kādi ir iespējami, ilgspējīga autotransporta mobilitāte, tad jo arī transports rada gana lielu gaisa piesārņojumu, tātad dažādas iespējas ir daudz un plaši, gan runāt par braukšanu, gan zemo emisiju zonām, dažādu alternatīvo degvielu izmantošana un modernizēšana. Tātad šeit ir gan plašs iespējas tiešām rast jauns risinājums un meklēt arī jauns rezultāts. Pārējot no gaisa uz ūdeņiem, tātad šeit ir 2 būtiskie dokumentu bloki, ja tā varētu teikt, jo ūdens apsaimniekošanas nolūkos Latvija ir sadalīta 4 upju baseinos - Daugava, Gauja, Lielupa un Venta. Un tā tad ir izstrādāts pirmkārtām baseina apgabala apsaimniekošanas plānu laika periodam līdz 2027. gada beigām. Un attiecīgi arī visiem 4 baseiniem ir izstrādāta baseina apgabala plūdu riska pārvaldības plāni, jo arī plūdu tā ir mums tāda diezgan būtiska aktualitāte Latvijā. Kas ir galvenie akcenti? Tad ūdens kvalitāte un kvantitāte. Mums jau parasti visiem liekas, ka ar kvantitāti viss ir kārtībā Latvijā un nav nekādas problēmas, bet tā gluži nav. Ir atsevišķas vietas, kur ir arī tās saucamās depresīvās zonas un kur ir jāskatās, kā mēs ūdeni tērējam. Līdz ar to faktiski ir ļoti jāskatās uz šo te barības vielu un organiskā piesārņojuma integrēto pārvaldību, lai novērstu un samazinātu piesārņojumu, kas nonāk ūdeņos. Jārunā ir par ķīmisko piesārņotāju radītās slodzes samazināšanu ūdens vidē, tātad par jauniem risinājumiem, kādi šeit varētu būt, gan samazinot dažādas ķīmisko vielu emisijas rašanās avotā, gan saprotot, kur kāda piesārņojuma avota veidojas, kā tikt ar tiem galā un kā izlīdzināt visu šo te ietekmi. Gan liels izaicinājums jau ir pieminētais plasmasas piesārņojums, īpaši mikroplasmasas piesārņojums,
un farmaceitiskie preparāti. Tad tas ir tādas lietas, ko nevar attīrīt un tālāk uzskatīt, ka viss būs labi. Diemžēl ūdeņos parādās viss, cik daudz mēs kādas medikamentus lietojam, jo tas nekur nepazūd, tas nonāk ūdeņos, pēc tam mēs paši šos ūdeņus lietojam. Un tā tad, nu, jāatzīst, ka mēs lietojam diezgan daudz dažādas medikamentus, kas ir bez recepšu un iespējams, ka stipri vien pa daudz. Nu, attiecīgi uz plūdiem, plūdu risku pārvaldību, tad šeit būtu svarīgi tāda risinājuma, kas sastāv no dabīgiem ūdens aizturs pasākumiem. Šobrīd arī tātad faktiski mēs runājam, kā samazināt šķēršļus, kas ir izveidot uz upēm, dažādas dāmas, kuras neizmanto vai eksploatācija ir neatbilstoša. Jā, tad šajā nedēļā noslēdzās arī Zemkopības ministrijā, tad bija pieejama šāda šķēršļu likvidēšanai Eiropas fonda līdzekļi 2 miljonu apmērā. Diemžēl interese un aktivitāte ir bijusi gana zema. Nu, un, protams, ūdens kvalitāte, ja mēs runājam kvalitāti un kvantitāti, tad svarīgi arī dažādi taupīšanas pasākumi, kā tad mēs pēc iespējas mazāk patērējam ūdeni, jo mēs tomēr ikdienā diezgan daudz skatāmies un lietojam gana daudz. Nu, nedrīkstēt, protams, aizmirst arī jūras piekrastu un jūru, jo mums ir gana garš krasts, gan arī 500 km, tomēr tas ir pietiekami daudz. Un tā tad mums ir arī šobrīd izstrādāts un spēkā pasākuma programma laba jūras vidas stāvokļa panākšana laika periodam arī līdz 2027. gada beigām. Un ir ļoti būtiski arī tad šeit meklēt dažādas risinājumus, lai nodrošinātu tieši šo te piekrastes aizsardzību un saglabāšanu, dažādi veicinot cilvēku darbības, lai mēs pēc iespējas mazāk radītu slodzi uz jūras vidi, jo, protams, viens ir tas, kas ir jūrā un notiek saistībā gan ar gultnes traucējumiem, bojājumiem, ar jūras dažādiem piesārņotājiem. Tātad, pirmkārt, ja viņus novērst, ne tikai vienu attīrīt ar zemūdens troksni un tam līdzīgi, bet jāatzīst arī, kad viena daļa piesārņojuma, kas nonāk jūrā, tas saistīts ar mūsu darbībām iekšzemē, kaut vai, teiksim, barības vielas un organiskās vielas, kas noplūst no lauksaimniecības un caur upēm nonāk jūrā, un, protams, arī vesela rinda atkritumi, kas caur piekrasti vai caur iekšzemes ūdeņiem nonāk jūrā. Arī par tiem mēs esam atbildīgi un par to ir jādomā, un kā liecina viss, teiksim, process un ka igadēja novērtējumi, diemžēl piekrastē šis rādītājs, ka varētu, ja vienbrīd bija tomēr tendence samazināties šim piesārņojumam, ko mēs ikdienā radam, tad pēdējos 3-4 gadus viņš nesamazinās vairs. Labi, ka nepalielinās, bet nav labi, ka viņš stāv uz vietas un nesamazinās. Nu, un, protams, pie ūdeņiem jārunā ir arī par ūdens apgādu un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem, tātad kā viņus var padarīt pēc iespējas efektīvāk, lai samazinātu piesārņotāju klātbūtni, kā varētu veicināt šo notekūdeņu attīrīšanu un atkārtot izmantošanu, piemēram, ražošanā vai slēgtajā ciklā izmantojot to visu, kā noņemt vīrusus un baktērijas. Tas ir droši vien vislielākais izaicinājums šobrīd pasaulē. Nu, un, protams, lai šis pakalpojums būtu efektīvs visiem, gan laukos, gan pilsētās dzīvojušajiem, tāpēc būtu ļoti svarīgi dažādi pasākumi, kas saistās ar dažādiem alternatīviem ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas aspektiem. Tie ir jautājumi, kas saistās ar kontrolas metodēm un tehnoloģiem, lai samazinātu dažādas piesārņotājs, kas tur nonāk ūdenī. Tātad nanodaļiņas, tekstilšķiedras, mikroplastmasa, nu arī farmaceitiskie preparāti. Šeit ir ļoti aktuāli dažāda veida jauniem risinājumiem, lai viņi būtu. Nu, un, protams, lai izvairītos no ūdens enerģijas un resursu zuduma gan rūpnieciskajā ražošanā, gan arī pakalpojumu sniegšanā. Un gana liela izaicinājuma ir gaidām, ņemot vērā to, ka šobrīd ir apspriešanā notekūdeņu direktīvas grozījumi, kur ir jauni mērķi, jauni uzstādījumi, ar kuriem būs arī jauni izaicinājumi, ar kuriem būs tad arī jātiek galā.
Un vēl gribētu pieminēt dokumentu, kas ir pavisam svaigs šī gada sākumā pieņemts. Tātad notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns pirmo reizi Latvijā šāds ir izstrādāts, jo notekūdeņu dūņas tas tomēr ir bijis pietiekami ilgu laiku tāds jautājums, kas nav bijis tā kompleksi risināts plašā mērogā. Tātad arī šeit ir gana daudz ko izvērsties, ko darīt ar šīm dūņām, kā viņas pārstrādāt, kā izmantot tālāk, cik viņas ir piesārņotas, ar kādiem piesārņotājiem un visu pārējo. Šeit ir gana daudz izaicinājumu un arī noteikti iespējami dažādi jauni, inovatīvi risinājumi. Pārējot jau uz tādu finālu taisni, nedrīkst nepieminēt jau augsni, kā minēja, lai gan augsnes piesārņošana pie mums ir aizliegta, bet tai pašā laikā, protams, ir jārunā arī par dažādiem augsnes kvalitātes aizsardzības pasākumiem, kas tātad veicina pārēju uz ilgtspējīgas zemes un augsnes izmantošanas, uz šāda izmantošanas un apsaimniekošanas praksi, lai pēc iespējas novērst nelabvēlīgo ietekmi gan augsnes zudumu, gan augsnē nonākošo piesārņojumu, gan arī augsnes eroziju. Augsnes veselības atjaunošana un aizsardzība un arī šī te augsnes auglība, kas nozīmē, ka tas arī ietekmē bioloģisko daudzveidību, kas ir ļoti cieši saistīts un ir ļoti būtiski. Un šeit, protams, ir svarīgi piemērot dažādas izpētes, novērtēšanas un sanācijas risinājums, lai likvidētu gan punktveidu, gan difūzā augsnes piesārņojumu un arī tās sekas, ko tas rada. Un sākumā jau runājot par aprits ekonomiku, pieminēja arī par ķīmiskām vielām, par šo te ķīmisko vielu apsaimniekošanu un izmantošanu. Jāsaka, tā varbūt ir tā joma, kas Eiropas Savienības līmenī ir visvairāk tā regulēta un arī visstriktāk. Arī seks tur varbūt visbūtiskākās. Tātad, kas ir galvenie akcenti bīstamo ķīmisko vielu ietekmes uz cilvēka veselību novēršanu un samazināšanu pēc iespējas? Kas ir šīs bīstamās vielas? Tās visas ir nosauktas un identificētas tā saucamajā REACH regulā. Tās saistās ar to, ka var radīt dažādas endokrīnās sistēmas darbības traucējumus. Otrs bloks saistās ar nanomateriāliem. Šeit arī tas ir viens no piemēriem, kur sākotnēji nanomateriāli, tas ir mums jauns risinājums, būs daudz jaunu iegūmu, bet tai pašā laikā netika sākotnēji jau izvērtēts pilna aprits cikls ietekmi uz ievērot viņu lietošanu. Un tā tad, atklājot, teiksim, vērtējot visas tās sakas pēc tam, tad izrādies, ka ir pietiekami daudz arī ko domāt par potenciālajām sekām. Un trešā grupa, tātad biocīdie produkti vai pesticīdi. Tātad arī šeit ir noteikti iespējams jaunas inovācijas, arī rodot jaunas risinājumus un jaunas izstrādājumus, lai aizstātu tās vielas, kas rada apdraudējumu. Tā kā šeit, protams, ir daudz arī ko darīt. Turpinot arī runāt par ķīmiskām vielām un izmantošanu, tātad gan par dažādām viedajām tehnoloģijām, tā skaitā digitālajām tehnoloģijām, par bīstamo materiālu aizstāšanu, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšanu produktos ar citām, kas nav tik bīstams un nav tik kaitīgas, un tātad dažādiem progresīviem rīkiem, lai varētu veikt inovācijas un arī izvairīties no dažādiem izmēģinājumiem jaunu vielu tieši attiecībā uz dzīvniekiem. Un noslēgumā tātad jau arī sākumā pieminētais troksnis, tātad projekti, kas tiek īstenot dažādās pilsētu teritorijās, mums šeit būtu jārunā. Un tātad aptur pēc iespējas vairāk cilvēkus. Tātad, kā samazināt troksni, kas rodās no satiksmes, gan dzelzceļš, gan autoceļi, gan lidostu radītais troksnis. Tātad, kā rast šeit jaunas risinājumus, jaunas metodas, lai varētu to pēc iespējas efektīvāk izdarīt. Un, protams, vēl varētu runāt par vides pārvaldību.
Nu, un vidas pārvaldība šeit būtu svarīga. Tad arī projekti, kā mainīt mūsu sabiedrības uzvedību un izpratni par lietām. Tātad, kā runāt par vidas problēmām un kā sasaistīt šīs vidas problēmas un arī, nu, lai viņas, kas izriet tieši no Eiropas zaļā kursa, no aprits ekonomikas plāniem un arī nulles piesārņojuma plāna. Tātad, kā runāt ar sabiedrību, lai viņi mainītu savu domāšanu, savu attieksmu un attiecīgi rezultātā arī savas rīcības. Tikai tā mēs varam nonākt pie kopējā rezultāta. Paldies! Liels paldies, Rudīte! Pirms mēs sakām pavisam paldies un atvadāmies, bija jautājums čatā, uz ko atbildēs mans kolēģis Jānis mazliet vēlāk, bet ir ienācis vēl viens jautājums par to, vai ir zināmi kādi normatīvi akti, kas vēl šobrīd nav spēkā, bet būs tuvākā gada laikā gan Eiropas līmenī, gan Latvijas līmenī, kas iespējams ļautu sagatavot projektu ar tādu kā apsteidzošu ietekmi. Jā, noteikti. Tātad Eiropas līmenī ir vesela rinda normatīvi akti, kas šobrīd ir procesam, kas varētu tikt apstiprināti vēl šajā gadā. Protams, ka pārņemšanas un ieviešanas periods nu, katram ir atsevišķi un būs tātad vidēji kaut kur atsevišķām normām 2 gadi, atsevišķām arī vēl ilgāk. Šeit noteikti varētu jau pieminēt bateriju regulu, kur es minēju, kas jau ir pieņemta. Prognozējums, ka tuvākā laikā tiks pieņemta arī iepakojuma regula, kas aizstās iepakojuma direktīvu. Tātad šeit ir liela uzmanība pievērsta ne tikai izlietotāju iepakojuma apsaimniekošanai, bet arī pašam iepakojumam kā tādam, materiāla ietilpībai, sastāvam un prasībām, kādas ir izvirzītas šim iepakojumam. Tālāk runa ir arī par integrēto piesārņojumu direktīvu, kas visai drīz stāsies spēkā, un arī attiecībā direktīvu par gaisa kvalitāti un gaisa piesārņojumu novēršanu. Un tālāk sēkos arī vēl tādi dokumenti, kas varbūt vēl ir ne tik ātri, bet arī plānots, ka viņi tiks apspriest līdz gada beigām. Tas attiecās uz transporta līdzekļiem, uz plasmasas granulu ražošanu un lietošanu. Būs izmaiņas arī saistībā ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Tā kā tas klāsts ir gana plašs. Vairāk tādi tehniskie jautājumi, kas saistās ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem. Un, jā, pieminētā jau notekūdeņu direktīva, kurai top šie grozījumi. Tā kā, šis klāsts ir plašs. Ja es teiktu tā, ja ir jautājumi par konkrēto jomu, tad noteikti variet uzrakstīt jautājumu. Mēs noteikti atbildēsim, teiksim, vai ūdeņu jomu vai kādu citu jomu. Un, ja par Latvijas normatīviem aktiem, tad galvenais akcents, ko gribētu minēt, tad saistās ar saucamo piesārņojumu novēršanas likumprojektu paketi. Tātad kopsumā šobrīd tātad mēs runājam gan par jaunu piesārņojumu novēršanas likumu, gaisa aizsardzības likumu, paketī ietilpst arī klimata likuma projekts. Un tātad vēl būtu šai sakarā jāpiemina grozījumi vidas aizsardzības likumā saistībā tieši ar piesārņotām vietām, ar šiem jautājumiem, kas ir piesārņotās vietas, kā viņas attīrīt, inovatīvas tehnoloģijas, metodas un tā tālāk. Un rudenī, tātad uz gada otro pusi, sāksies arī process, kas saistās ar ūdens apsaimniekošanu, ar šiem normatīviem aktiem, kas tiks gan pilnveidot, gan neskatoties to, kas ir Eiropā, bet arī ar tām nepieciešamībām un aktualitātēm, kas mums ir šeit uz vietas Latvijā. Liels paldies! Tā, es cits jautājumus neredzu, tad vēlreiz liels paldies Rudītei. Un Paldies! Tagad došu vārdu savam kolēģim Jānim Bēberam. Jā. Dien visiem! Es esmu Jānis, pārstāvu Life atbalsta vienību, tāpat kā mana kolēģe Madara. Un mēs esam tie cilvēki, pie kuriem var griezties, ja ir jebkāds jautājums attiecībā par Life. Tas, ko es mēģināšu šodien jums pastāstīt, ir, kas tas tāds vispār ir.
Es ceru, ka ir redzams, ja? Varat kāds paziņot, vai ir Jā, redzams? Nē. kārtībā. Es varbūt ļoti īsi, kāpēc tas viss, ko Rudīta tikko stāstīja, ir ļoti nozīmīgi. Viņi jau pastāstīja, ka LIFE programma ir finanšu instruments, un tas ir finanšu instruments, kurš ir 100% vērsts uz zaļo kursu un pilnībā pievēršās dabas, vides un klimata jautājumiem. Šodien gan mēs runājam par aprits ekonomiku un dzīves kvalitāti, taču, lai jūs vispār varētu iesniegt projektu un saņemt šo te grantu, jums ir nepieciešams obligāti atbilst tēmai, jebkurai no tām, ko stāstīja Rudīte. Piemēram, ja mēs runājam par ūdeņiem, tur bija notekūdeņu dūņu apsaimniekošana. Piemēram, jums ir jāatbilst tam, un jāuzraksta, kurā normatīvajā aktā tiek sniegts ieguldījums īstenojot jūsu projektu. Šajā gadījumā tā būtu ūdeņu direktīva. Vides sadaļa ir visplašākā sadaļa visā LIFE programmā, tādēļ tur tēmu loks ir ļoti, ļoti liels, un tādēļ arī normatīvu aktu ir daudz. Tā kā principā es teiktu tā, ka ja vien jums ir kāda vides ideja, tad visdrīzāk tā noteikti atbilst vides sadaļai, ja vien tā nav, protams, saistīta ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Un visticamāk arī atbilst klimata sadaļai, bet LIFE programma kopumā viņai ir 3 mērķi, kas ir nodrošināt pārēju uz to aprits ekonomiku, uzlabot vidas stāvokli un novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Un tādēļ tiek ieviestas LIFE programmā šīs 4 jomas - daba, vide, klimats un pārēju uz tīru enerģiju. Un katram no projektiem ir jābūt sekojošiem mērķiem, kur ir norādīti šī te grafika labajā pusē. Tātad vai nu mēs demonstrējam inovatīvas metodas vidas izaicinājumu risināšanai, tādējādi palīdzot ieviest šo Eiropas likumdošanu un arī vietējo likumdošanu, par ko Rudīta minēja iepriekšējā prezentācijā. Un ietekme ir šis te ieguldījums politikā. Ja, piemēram, mums normatīvais dokuments paredz pārēju uz klimata noturīgu ekonomiku, samazinot, nezinu, tur patērēto resursu daudzumu par 30%, tad tas, un jūsu projekts samazina šo te patērēto resursu daudzumu. Tātad jūs sniedzat ieguldījumu šajā te Eiropas vidas politikā. Protams, konkrēti norādot, kurā politiskajā dokumentā. Kas svarīgi, ka projekta īstenotājs ir principā jebkurš. Un visbiežāk projektus īsteno partnerības, kuras sastāv no valsts iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām un zinātniskajām institūcijām. LIFE projektam jebkuram, neatkarīgi no tā, kurā jomā, kurā prioritātē, vissvarīgākais ir skaitliski pierādāmā ietekme un ilgtspēja. Kas nozīmē, ka projekts būs dzīvotspējīgs arī pēc tam, kad jums ārējas naudas vairs nebūs, un projekts sniedz būtisku ieguldījumu. Es neuzstādu jaunas iekārtas savā uzņēmumā, vai es neuzstādu tikai saules baterijas savā uzņēmumā un pasaku, ka ar to es sniedzu būtisku ieguldījumu vidas aizsardzībā. Nē. Ja es mainu veidu, kādā darbojas nozare, kurā es pats darbojos, vai es mainu veidu, kā manā valstī vai manis paša definētā areālā tiek mainīta saimniekošana kā tāda, tad jau tas var tikt uzskatīts par būtisku ieguldījumu, kas ir ļoti svarīgi, ka tas ieguldījums ir mērāms skaitļos. Mēs uzrakstam konkrēti ūdens litri, atkritumu tonnas, ietekmēto iedzīvotāju skaits, teritorija, tādā veidā. Un tad šie jūsu indikātori tiek mērīti tādā veidā, vai Eiropai ir jēga maksāt, piemēram, 1 miljonu, lai neapglabātu 115 tonnas atkritumus. Un jūsu projektu salīdzina ar citiem projektiem, kas ir iesniegti šajā pašā jomā. Un tiek pieņemts lēmums balstoties uz best value for money principu, kas nozīmē mazāka nauda, lielāka ietekme. Taču, lai šo ietekmi vispār varētu novērtēt, jums ir jābūt šiem skaitļiem. Tādēļ LIFE nav investīcija programma, bet LIFE ir par jaunu pieeju un metožu demonstrēšanu, kas sniegs būtisku ieguldījumu vidas aizsardzībā. Un, lai atbildētu uz jautājumu, vai jūsu ideja dara LIFE, jums ir jāuzdod jautājums, ko šī ideja dod pārējiem.
Ko viņi dod jūsu kaimiņam, radiniekam, iedzīvotājiem, piemēram, Lietuvā, Igaunijā vai jebkuram citam jūsu konkurentam jūsu nozarē? Ja jūs nevarat atbildēt uz šo jautājumu, tad būs ļoti grūti pamatot idejas nozīmību. Kopumā par programmu kā tādu, kas ir ļoti, ļoti būtiski, ka partnerība ir viens no svarīgākajiem pamatprincipiem, jo partnerībā projektam ir jābūt visām tām iestādēm, kuras atbild par projekta rezultātu. Pieņemsim, ja jūs gadījumā esat uzņēmējs, kurš ir izgudrojis jaunu, asfaltu pārklājumu, kas mazina trokšņu pašvaldībā, bet ja jūsu partnerībā nav pašvaldība, kas faktiski izmanto šo jūsu materiālu un demonstrē un mēra, kā tas troksnis mainās, tad jūsu projekts visticamāk netiks atbalstīts. Kas vēl jāņem vērā, ka īstenošanas termiņš ir līdz 10 gadiem, ilgāk nevajadzētu, ka pieteicējs var būt jebkurš, bet pieteicējiem ir jāsaprot, ko viņš dara konkrētajā jomā un konkrētajā nozarē. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt ekspertam un jādarbojas tajā jomā, lai jūs varētu iesniegt projektu un jūs uzskatītu par pietiekami kompetentu, lai to izpildītu. Un, protams, stabilu un pietiekamu finanšu kapacitāti. Ir konkrēts dokuments, kas parāda, kādai šai finanšu kapacitātei ir jābūt. Tā gan tiek vērtēta pēc tam, ka projekts ir sekmīgs un jūs sasniedzat minimālo punktu skaitu. Sliktākais, kas var notikt, jums var nesamaksāt avansu maksājumu. Es pastāstīšu vēlāk par avansu maksājumiem, jo programma piedāvā avansu maksājumu. Un ko īpaši es gribētu uzsvērt šogad, ka ņemot vērā 2 iepriekšējos gados sekmīgos projektus, ļoti bieži projektu partneri, tie, kas nav vadošie partneri, nāk pie mums un bez maz vai sūdzās, ka vadošais partneris viņiem kaut ko nestāsta vai nesaka. Respektīvi, viņi uzskata sevi kā priekšnieku un pakļautā attiecības, bet LIFE programmā noteikti tā nav. Visi partneri ir vienlīdzīgi. Katram ir savs budžets, katrs sastādot projektu, sastāda arī savas aktivitātes, un katrs ir par šīm savām aktivitātēm atbildīgs. Respektīvi, viņi vienlīdz iet uz šo mērķi. Nevis kā bieži vien pie mums nāk un saka, ko mums vadošais partneris teica, to mēs darījām. Tā gluži nav. Tā kā ņemiet vērā, ka ja jūs ņemat partnerībā savus sadarbības partnerus vai sadraudzīgās pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas vai zinātniskās institūcijas, nododiet viņiem šo ziņu, ka mēs visi esam partneri vienlīdzīgi un mēs esam tikpat ieinteresēti, cik jūs projekta īstenošanā. Nevis mēs tagad teiksim, ko jums darīt. Tā, man te nepārslēdzās. Kaut kas uzsvarās, jūs dzirdēt, mani dzirdat? Mēs tevi dzirdam un redzam to ekrānu. Tagad viņu. Bet es varbūt šitā rādīšu. Normāli var redzēt, ja? Un tur kaut kas karās augšā un šņāc tas dators. Respektīvi, mēs runājam par to, kāds ir vidējais atbalstītais LIFE projekts, tad tam ir 6 partneri. Partnerība ir starptautiska. 4. daļa ir uzņēmēji, plus ir iekļauts plašs organizāciju loks. Zinātniskā institūcija, pašvaldība, valsts iestāde un nevalstiskā organizācija. Kā mēs redzam, tiek nosakta visa šī joma, kurā projekts tiek iesniegts. Un katrs dara savas lietas. Piemēram, nevalstiskā organizācija cenšas mainīt sabiedrības uzvedību attiecībā uz jautājumu. Valsts iestāde visticamāk, ka šīs metodas iestrādā kādā dokumentā plānošanas. Pašvaldība bieži vien ir šī vieta, kurā tiek testēta metode. Zinātniskā institūcija ir tā, kas pielāgo konkrēto tehnoloģiju un mazina riskus, ja kaut kas no sākotnēji uzstādītā nestrādā. Un uzņēmējs, protams, tas, kas ir ieinteresēts ieviest šo tehnoloģiju, ar kuru, protams, pēc tam tālāk jau pelnīt. Un prasītā Eiropas nauda 2,6 miljoni un kopējās projekta izmaksas 4,9. Protams, ka šis ir vidējs projekts, te var mainīties, bet tas, ka būtu jāņem vērā, ka LIFE projekti ir lieli gan finansējuma, gan ietekmes ziņā. Un tiek uzskatīts, ka ja finansējums nav pietiekami liels, tad ir ļoti grūti sasniegt lielu ietekmi, kam arī, protams, varētu piekrist. Tādēļ, ka ja jūsu projekts tiek plānots uz 100 vai 200 tūkstošiem, tad es silti iesaku nevis būt vadošajam partnerim, bet iet partnerībā ar kādu citu,
lai sniegtu ieguldījumu viņa projektu mērķos. Tādējādi, protams, izpildot arī savas prasības. Par LIFE projektu veidiem es šeit esmu ielicis tādu saitīti, uz kuru nospiežot, tur atvērsies mazliet 50 ieraksti. Un cilvēkiem, kuri nav pazīstami ar LIFE, varētu rasties jautājumi, kas tie tādi pa burtiņiem. Tur būs gads iesniegšanas, kas būs šis gads, tur būs kaut kāds ISAP, tad būs TA, tad būs OA, tad būs CET, tad būs SAP un galva sāp un nesaprot, ko man tagad skatīties un kur sniegt. Tad es tā īsumā pastāstīšu, ka tie integrētie projekti, kas ir SIP, ir domāti politikas ieviešanai kompetentajām institūcijām. Tas nozīmē, ka ja vien jūs neesat ministrija vai vadošā nozares asociācija, kas pārmainīs visu nozari, sniedzot ieguldījumu vidas aizsardzībā, tad šis projekts nebūs domāts jums, šis projekts veids. Tie TA, tehniskās palīdzības projekti ir domāti, lai sagatavotu iepriekš minētos lielos strateģiskos integrētos projektus. Un TAR tie ir tādi projekti, kas atkārto citu projektu rezultātus un palielina to mērogu. Šis arī reti, kad ir domāts, teiksim, standarta iesniedzējiem. Tad ir pārēj uz tīru enerģiju, kam mēs veltīsim atsevišķu infodienu, jo tur tēmu loks ir ļoti, ļoti plašs. Tas nav šīs dienas jautājums, jo tas ir vairāk klimata jautājums. Tad ir tie politikas prioritāšu projekti, kas ir PLP. Tur ir tie konkrēti tēma pateikti. Piemēram, šogad mēs sagaidām projektus, kas pārstrādās nolietotās riepas. Un tur ir pateikts, mēs samaksāsim 1 miljonu, jums ir jāizdara tas un tas. Tur ļoti precīzi pateikts, ko viņi sagaida. Bet tur arī tie atbalstāmie institūcijas ir ļoti maz. Respektīvi, ja mēs prasām tādu tēmu, tad tikai to tēmu mēs atbalstam, vismaz vienu atbalstu tikai. Un tad ir rīcības granti, kur ir konkrētas NVO konkursu kārtībā. Viņām šobrīd ir ilgtermiņa līguma ar Eiropas komisiju. Tā kā, ja vien jums tāds nav, tad arī šie rīcības granti nebūs domāti jums. Bet tas, kas ir domāts pilnīgi jebkurai juridiskai personai, ir šie Standard Action Projects, kas ir SAP. Un uz tiem, protams, tajā brīdī, kad jūs ar mums aprunāsieties un pateiksiet, ka jūsu ideja ir šāda vai tāda, tad mēs nolemsim, iespējams, jums der kaut kas cits bez SAP, bet es teiktu, ka 95% ka tas būs šie standarta rīcības projekti. Jā, un projekti tiek iesniegti tiešsaistes sistēmā un konkurē Eiropas mērogā. Tos nevērtējam mēs vai mūsu ministrija vai šeit kāda izveidot komisija, tos vērtē Eiropas komisija, un jūs konkurējat ar citu valstu projektiem. Kas droši vien ir viens no būtiskākajiem aspektiem, ir šis līdzfinansējums, kas standarta LIFE projektam ir 60% no Eiropas komisijas. Var iegūt līdzfinansējumu likmi līdz 75%, bet tas nav vides apakšprogrammā, par kuru mēs runājam šodien. Tas ir dabas, ja mēs rakstam projekts, kas ir vērsts uz prioritāro dzīvotņu stāvokļu uzlabošanu. Un 95% ir šajos Clean Energy Transition klimata apakšprogrammas projektos. Tātad, ja mēs orientējamies uz vidi, tad tie ir 60%, kas ir ļoti pozitīvi, ka ir pieejams nacionālais finansējums. Kas nozīmē, ka ideālā gadījumā jūs varētu dabūt klāt vēl 30% saviem 60%, atstājot 10% pašu ieguldījumu. Kas nozīmē ļoti augsta atbalsta likme kopumā LIFE projektiem Latvijā ir pieejama. Par apakšprogrammām jau Rudīte minēja, tātad šodien mēs runājam par aprits ekonomiku. Būtībā, izlasot šo prezentāciju, jūs redzat, ka jūs varētu derēt zem dabas, tad jums ir parīt seminārs. Ja jūs redzat, ka jūs varētu derēt zem klimata, tad ir 23. maijā. Tā kā droši varat pieslēgties arī uz to. Es te vairāk neaizkavēšos, jo šo jau kolēģi Rudīte pastāstīja. Tad kopumā, ja mēs runājam par programmu, tad svarīgi ir projekti, kas aizsargā dabu, tātad novērš bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, šī pārējais tīra enerģija, samazina emisiju, veicina aprits ekonomiku un uzlabo vidas stāvokli. Jebkurš projekts, kas jebkādā nopietnā veidā, ko iespējams izmērīt, uzlabo vidas stāvokli, kvalificējas kā LIFE projekts. Kas ir svarīgi, ir šie termiņi.
integrētajiem projektiem, ko īsteno kompetentā institūcija, ir divpakāpju pieteikšanās sistēmā, kas ir līdz 5. septembrim, ir koncepcija, kas ir īsts apraksts salīdzinoši, un tad, ja šī koncepcija ir pozitīva, tad līdz 6. martam nākamajā gadā ir pilnais projekta pieteikums. Tradicionālajiem projektiem, uz ko mums ir visvairāk iesniegumu, parasti ir vienpakāpju pieteikšanās, tas ir pilns projektu iesniegums, kas teiksim, vides apakšprogrammas gadījumā ir 19. septembris. Tas laiks nav ļoti daudz, bet nav arī ļoti maz. Kas jāņem vērā, ka ir svarīgs lapas pušu skaits, ir svarīgs pat fonta veids, pat atstarpes, kas ir ierobežots, ir tā, ka ja jūs pārsniedzat, viņi vienkārši nelasa vairāk tālāk. Teiksim, ir pateikts 80 lapas puses drīkst būt Arial 10. Jums ir, nezinu, saīsinātas, tur nesaīsinātas, bet mazākas atstarpes, līdz ar to viņu izlabo tā, kā vajag, un konstatē, ka pārsniedz lapas nelasa. Tā kā tas ir svarīgi, bet tas ir jebkurā katra uzsaukuma vadlīnijās. Un tajā call dokumentā tur viss ir aprakstīts. Jā, kas vēl ir svarīgi? Šodien jau mēs būtībā nepasakām ne tuvu visu, jo vairāk mūsu mērķis ir pateikt, ka vispār tāda programma ir. Un ka vispār jūs varat pretendēt uz šo finansējumu, ja jums ir šīs vidas idejas. Līdz ar to vairāk materiāli ir mūsu mājaslapā. Viņi tur katru reizi tiek papildināti ar jaunām prezentācijām, ar jauniem rakstiem, ar projektu piemēriem. Tā kā varat apskatīties sadaļu projektu pieteicējiem. Bet kas ir būtiskākais, ko es gribētu uzsvērt? Ja pieņemsim, aizpagājušajā gadā mums bija brīnišķīgas sekmes. Kā Latvijai vispār live programmā mēs bijām pirmajā vietā Eiropā. Pagājušajā gadā šīs sekmes nebija tik brīnišķīgas. Iespējams tādēļ, ka vai nu aptrūkās idejas vai organizācijas, vai mēs nesasniedzām tik lielu auditoriju, bet tas, ko mēs novērojām, ka arī pagājušajā gadā, ka šīs sekmes nebija tik labas, ļoti daudzi vienkārši nepaspēja iesniegt, vai nebija gatavi iesniegt. Un tādēļ tas, ko es gribu uzsvērt, kad ir ļoti svarīgi, ka jūs taču prasat vairākus miljonus. Līdz ar to nevar paprasīt ne mēnesī, ne 2, ne arī 3. To var paprasīt, bet tas noteikti nebūs kvalitatīvi. Tas, kas ir galvenais noraidīšanas iemesls Latvijas projektam, ir tas, ka šie lielie sagatavošanās darbi nav nemaz bijuši tik lieli. Līdz ar to sākotnējais situācijas apraksts ir ļoti, ļoti vāji sagatavots. Tur nav skaitļu. Jūs nevarat rakstīt, ka, piemēram, vidējā gaisa temperatūra pašvaldībā katru gadu palielinās. Un tāpēc mums ir nepieciešama kaut kāda zaļināšanas risinājuma. Tur būtu jāraksta, pa cik palielinās, kāda ir dinamika, kāpēc palielinās, kur ir problēma. Jebkurš live projekts sākas ar vides problēmu. Ar jebkādu vidas problēmu, ko iepriekš Rudīte stāstīja, vai tas ir gaisa, ūdens augsne, vai tie ir atkritumi, vai tie ir aprits ekonomikas neesamība. Un, lai sagatavotu šo te sērīgo sākotnējās situācijas aprakstu, ir jāveic vismaz vai tāds kā maziņš pētījums pašam. Jūs varat, protams, paņemt pētījumu, kas jau ir, un atsaukties uz to, bet jūs mierīgi varat sagatavot viņu pašu, balstoties uz savām zināšanām nozarē. Tad nākamais ir šis precīzais rīcības plāns. Tad, ko es darīšu, kādā veidā es adresēšos pie šīs savas minētās vidas problēmas un kādā līmenī es to atrisināšu. Vai tā absolūtās tonnās, litros, cilvēku skaitā, nevis vienkārši projekta rezultātā būtiski uzlabosies kaut kas, bet cik tieši tas uzlabosies, lai Eiropas komisija varētu novērtēt šo value for money, viņiem ir obligāti nepieciešami skaitļi. Jums ir jāzina, kas tiek darīts citur pasaulē, jūsu nozarē, Eiropā, ārpus Eiropas, vai tas risinājums, kas man ir labāks, kāpēc viņš ir labāks, ar ko viņš ir labāks. Tā kā tas ir ļoti, ļoti jāņem vērā. Nākamā lieta - pētīt daudz nevarēsim. Šo to varēsim, bet projektam ir pēc būtības jābūt jau gatavam. Teiksim, tehnoloģijai, kuru jūs piedāvājat, ir jābūt gatavai. Modelim, ar kuru jūs risināsiet problēmu, ir jābūt gatavam. Tas, ko var papētīt, ir, vai man iet labāk vienā virzienā vai otrā, bet es zinu abus šos virzienus. To gan var papētīt.
Tā kā primāri, ja mēs runājam par tehnoloģijām, tad gatavības līmenis no 5. līdz 7. atkarīgs no apakšprogrammas. Citā ir pat prasīts, ka 5. ir minimums, varam novest līdz 8. projekta rezultātā. Bet kas ir būtiski, kad ir jāpierāda, ka tā tehnoloģija atbilst tam definētajam līmenim, respektīvi, kā es esmu sasniedzis to 1., 2., 3., 4. un kāpēc es esmu 5. Nauda ir ļoti svarīga, ir jāzina, cik tas maksās, jo budžeta komponente, kritērijas pa budžetu ir ļoti, ļoti svarīgs, un pie tam ir jābūt saskaņotam ar tekstu un ar pievienotajām tabulām. Tad, ja mēs rakstam tekstā, ka mana aktivitāte, kur es braukšu demonstrēt savu tehnoloģiju, tur nozares partneriem maksās 5,000, bet beigās, piemēram, projekta pieteikuma tāmē ir norādīta cita summa, 7 vai vēl kaut kā, nu tad viņi pateiks, ka projekts nav saskaņots. Un līdz ar to nav ticams, ka arī pārējās kategorijas ir pareizi atzīmētas. Un jā, kas ir vēl nemazāk būtiski, ir riski un tie mazināšanas pasākumi. Un šeit gan var izmantot to pētniecības komponenti, var pateikt tā, ka es nezinu, vai man labāk tas strādās, nezinu, plus 18 grādos vai plus 20, piemēram, šī tehnoloģija. Un tāpēc mēs paši to notestēsim un tad apskatīsimies. Un es zinu, ko es darīšu, ja man nestrādās viena vai otra metode tā, lai nezaudētu projekta mērķi un rezultātus. Tātad, ja mēs uz iepriekšējiem jautājumiem varam atbildēt uz jā, tad tomēr tas mūsu uzskats un arī tie, kas īsteno šobrīd LIFE projektus, viņi arī piekritīs, ka programma ir atalgojoša tādā ziņā, ka šis līdzfinansējums ir pietiekami augsts un es šo ideju varu notestēt un tiešām sniegt būtisku vidas ieguldījumu jomā, kurus pats definējis, ka programma piedāvā avansu, tātad man nevajag būt pašam 1,5 miljonam, lai es varētu uzsākt projektu. Programma ir elastīga, kas nozīmē, ka, ja identificējot riskus projekta īstenošanas gaitā, es tomēr saprotu, ka man kaut kādi 15% no atalgojuma budžeta būtu jāpārceļ uz pamatlīdzekļiem. Es to varu darīt, man vienam nekas nav jāsaka. Tad līdz 20% nav jāveic izmaiņas līgumā. Kas vēl ir ļoti būtiski, ka tiek dots 7% administratīvās izmaksas, kas tiek aprēķināts kā šis flat rates, viņš vienkārši iesniedzot atskaiti, piemēram, ja mūsu projekts ir izmaksājis 1 miljonu un Eiropas komisija uzskata, ka 1 miljons ir iztērēts korekti, tad viņi jums pārskaitīs 1,70 000, par kuru jūs varēsiet darīt šiem 70 000, ko jūs gribat. Citi liek atpakaļ projektā, citi sedz savu līdzfinansējumu, citi uztais balli. Dažādi. Bet kas arī ir ļoti būtiski. Tas nozīmē, ka faktiski, ja mēs pieskaitām manis iepriekš pieminētos 60 plus 30 plus 7, nu 7 tur diez vai būs, jo tāpat jūs nopirksiet kaut kādas papīrus, printerus un mazas lietas, tad vēl jau vairāk var secināt, cik šī programma ir atalgojoša. Ja? Un brīvprātīgo darbu var piesaistīt, un kas ir būtiski, jums vienmēr ir kam pajautāt, jums ir monitors. Katram projektam Eiropas komisija nozīmē monitoru, kas ir cilvēks šeit uz vietas Latvijā, un viņš palīdz ar dažādiem tehniskiem jautājumiem. Un papildus esam arī mēs ar manu kolēģi Madaru. Tā kā, ja jums LIFE programma ir ieinteresējusi un jūs zinat, ka jums ir ideja, kuru varētu attīstīt tālāk, droši ar mums varat sazināties. Mēs sniedzam bezmaksas konsultācijas, kā arī pēc tam, tad, kad ir cilvēki, ar kuriem mēs jau strādājam, ir mērķēti semināri, piemēram, tikai par budžetu vai tikai par projektu sastādīšanu, kā mierīgi varat dot mums ziņu, jebkādā ar LIFE saistītā jautājumā, gan partnerības meklēšanā, gan apakšprogrammas atrašanā, par kurām es minēju iepriekš. Tas, ko gribēju pieminēt, ja kāda ideja jums ir radusies, vai iespējams jums viņa ir, vai radās šo te prezentāciju laikā, mēs gribētu palūgt no jums ideju izklāstu, kas ir īss apraksts, kurā ir mērķis, uzdevums, darbības, partnerība un rezultāts, indikatīvais budžets. Šo vajag uztvērt nopietni un vienlaicīgi netik nopietni tādā izpratnē, ka budžets visticamāk mainīsies, bet nopietni vajadzētu uztvert, ka jums ir šis mērķis, uzdevumi un darbības, mēs varētu darboties tālāk, saprotot, vai tas vispār dara LIFE-am un vai ir jēga to attīstīt. Pirmkārt, vērtēsim šos idejas izklāstus mēs paši un arī ministrijas departamenta vairāk politikas jautājumos, kā piemēram Rudīte pateiks, vai jūsu norādītā ideja sniedz ieguldījumu Eiropas un Latvijas normatīvajos aktos vai nē.
Un iespējams pat pateiks, kuros, un tur būs ieteikumi, ko vēl vajadzētu pieminēt, iespējams uzlabojumi, kaut kādi virzieni ieteikumi un tā tālāk. Ļoti ieteiktu šo te iesniegt, pēc pieredzes sekmīgie projekti to sniedz, un mēs sākam jau savu darbību ātri pēc šiem te semināriem, kurus jūs šobrīd klausāties. Tāpēc iesniegšana būtu vēlama līdz 3. maijam, un tad 2 nedēļu laikā mēs varētu sniegt atbildi. Ja šis projekts laifam nederēs, mēs tā arī uzrakstīsim. Jo tiešām, kā iepriekš minēju, tur ir liela sagatavošanās darbi, un vienkārši, ja mēs uzreiz redzam, ka tas neder, tad un nav nekāda iespēja kā pamainīt virzienu vai redzējumu. Teiksim, jums pašiem tad arī jāmeklē cits finansējuma avots. Ideja izklāst veidlapas būs vai nu šodien, vai nu rītā. Bet principā tur nekā tāda cita, izņemot mērķus, uzdevums plānotās darbības nav. Bet veidlapa ir tāpēc, lai visiem tas viss būtu vienādi, mums būtu vieglāk apkopot. Tad pagaidām es no savas puses jums teikšu paldies. Es saprotu, ka man ir jāatbild uz jautājumu, Madara, ja? Jā, pirms tam bija jautājums, lūdzu sniegt informāciju, kā šis uzsaukums attiektos uz pašvaldību kompetencēm, NVO un citu pušu iespējām, jo pat labam vairāk uzsvers stāstījumā ir uz ražošanu un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem. Respektīvi, kādu varam sadarbs pašvaldību konkrēto lomu. Būtībā jebkurš, to manis jau pieminētais trokšņa mazināšana pašvaldībā. Plūdu risku mazināšana pašvaldībā, gaisa temperatūras mazināšana pašvaldībā, jebkas, tas attiecās pilnībā. Jautājums, protams, šeit ir, ko jūs tieši paši gribat kā pašvaldība un kāda ir jūsu vides problēma pašvaldībā, jo, kā es jau teicu, būtu jāsāk ar vides problēmu, lai šis projekts būtu vairāk laifa atbilstošs kā tāds. Iespējams, jums nav kur likt notekūdeņu dūņus. Tad uztaisiet saimniekošanas metodi, ko demonstrēt citām pašvaldībām līdzīgos apstākļos, kādā veidā šīs dūņas var pārstrādāt, izmantot kaut kur citur. Tas tagad tā tikai vienkārši saku piemērs, kas man nāk galvā, bet iesniedzējs jebkurš. Jautājums, protams, kurš ir vadošais partners? To jūs varat ņemt vairākas pašvaldības kopā, lai atrisinātu pašvaldībām sasāpējušos vides jautājumus. Tā kā, manuprāt, attiecās pilnībā. Jā, paldies. Varbūt ir vēl kāds jautājums, Aši, pirms es sāku savu prezentāciju, jo es saprotu, ka mēs esam ievilkušies mazliet. Jā, tu jau vēl uzkavēsies, vai ne? Līdz ar to. Es uzkavēšos. Nē, es ļoti gribētu iedrošināt jūs. Labi, ja pat jums nav jautājumu, tagad jūs varat droši rakstīt e-pastā, vai es ļoti iesaku tos idejas izklāstus. Un varbūt jums radīsies lielāka vēl. Jūs saprotat ļoti daudz informācijas, ļoti daudz tēmas, bet principā tie ir lieli projekti ar ieguldījumu vidas aizsardzībā, Madara. Droši vien, ka pastāstīs konkrētus piemērus no atbalstītiem projektiem, varbūt tad jūs būs vēl lielāka izpratne par to. Tad es pagaidām teikšu paldies, pagaidīšu, radīsies kāds jautājums, droši varat jautāt arī šeit. Labi, paldies. Paldies, Jāni. Es ilgi nerunāšu, es tīri gribu jums parādīt no praktiskās puses, kā tas izskatās dzīvē un kāda projekta ir atbalstīta līdz šim. Protams, kā Jānis minēja, ir realizēta vairāk nekā 6000 projektu līdz šim, tostarp ļoti daudz šajā apakšprogrammā un tādu, aptvert visu to, kas ir īstenots un ko tik šajā programmā nevar darīt, es nevaru, bet es varu parādīt mazu daļu no tā, cik dažādi tā programma var būt. Tas pirmais, ko es varētu pastāstīt, ir tāds retāk redzams projekts, kas ir tāds informācijas projekts, vairāk mēs viņus redzam ļoti reti, konsultēju par šiem projektiem gan bieži, un problēma, kāpēc tie netiek uzrakstīti gana labi, un kāpēc tie netiek apstiprināti, ir, ka cilvēki domā, ka tas ir tieši tik vienkārši, kā īstenot pāris sociālās kampaņas, bet, kā Jānis teica, jums ir jāspēj pierādīt šī te ietekme, un viņi ir jāpierāda ar kvantificējumiem datiem, un tajā brīdī, kad jums pajautās, kā jūs ar kvantificējumiem datiem pierādīsiet, ka jūs esat panākuši attieksmes vai uzvedības maiņu, tur sākās dažādas problēmas. Un šis ir gana vecs projekts no Ungārijas, kura mērķis bija mainīt Ungārijas iedzīvotāju attieksmi
par pārtikas patēriņu un precīzāk par pārtikas izniekošanu. Un, jā, viņi īstenoja vairākas sociālās kampaņas projekta laikā, bet viņi lika ļoti lielu uzsvaru uz skolām, aptverot 300 000 skolēnu un studentu. Un tad šie jaunieši gāja mājās, un visas šīs jaunās zināšanas arī stimulēja un motivēja savus vecākus ieviest viņu mājsaimniecībās. Un, lai viņi varētu pierādīt savu ietekmi, projekta sākumā tika izstrādāts tāds kā īpaša monitoringa sistēma, kas viņiem ļāva sekot līdzi valsts mājsaimniecību ieradumiem. Un pateicoties šai monitoringa sistēmai, viņi varēja pierādīt, ka attieksmes maiņa ir panākta, jo projekta laikā pārtikas izniekošana tika samazināta par 4% šajās monitorētajās mājsaimniecībās. Un tāpat arī tika publicēts vesels 4 vadlīnijas par pārtikas izniekošanas novēršanu. Tostarp viņi atzina, ka vislielākā vērtība bija tieši ēdināšanas nozarē izveidotajām vadlīnijām, kas šķiet, protams, ļoti loģiski. Šo projektu īstenoja viņu valsts pārvaldes iestāde, un jūs redzat, budžets ir salīdzinoši mažs priekšlaipa projekta. Bet, jā, pirmkārt, tas ir informācijas projekts, otrkārt, tie arī bija citi gadi pirms pandēmijām un visa pārējā. Es gribētu teikt, ka šobrīd tie budžeti ir krietni lielāki vidējiem lietu projektam. Jā, no pārtikas uz apaviem šis ir Portugāles projekts, un kā viņi paši pamatoja 2016. gadā, kad viņi projektu rakstīja, Eiropā apavu ražošanas nozare radīja aptuveni 10 miljonus tonu CO2 ekvivalenta un arī ļoti daudz tonnas atkritumu. Pie tam visi šie izmestie apavi sastāvdaļa no izēvielām, no kurām ļoti liela daļa ir polimēri, kurus ļoti grūti pārstrādāt. Un līdz ar to projektam bija ļoti laba aktualitāte. Un šī projekta laikā tika strādāts pie vienotas nostājas par to, kas šajā nozarē skaitītos zaļa ražošana. Un tika izstrādāts vadlīnijas, kurās norādīts skaidrs metodas, ko izmantot, lai izmērītu un komunicētu apavu dzīves ciklu un katra konkrētā produkta ietekmi uz vidi, lai nav tā, ka mēs aizējām nopirkt Nike botas un viņi saka, ka šīs ir viņu ekošūs, un tad mēs nopērkam Adidas botas un viņi saka, ka viņas ir viņu ekošūs, un katram produktam, katram brendam priekš viņu standarta ražošanas tas tiešām varbūt ir zaļš produkts, bet realitātē paskatoties uz to globālo ražošanas procesu, tas nekādā veidā nav zaļš. Nu, lūk, un viņi arī projekta laikā ne tikai izstrādāja šīs vadlīnijas un šo sistēmu, bet arī inovatīvas ekodizaina pieejas un risinājumus, ko viņi paši arī izmantoja, lai radītu jaunus apavus, ko viņi pēc projekta palaida tirgu. Viņu mājaslapā var arī apskatīt, man liekas, tur bija vairāk tūkstoši apavu, ko viņi piedāvāja tirgu, un šķiet, ka viņi arī gan labi aizgāja. Tam fokus uzkārās. Jā. Nākamais projekts nāk no Itālijas. Jūs redzēsiet, ka diezgan daudz projektu no Itālijas, jo šī valsts ir tāda laiva projekta lielvalsts. Un šis bija relatīvi jauns projekts, kas ir inovatīva automatizēta gaisa cirkulācijas un apūdeņošanas sistēma pirmajai industriālajai vertikālajai farmai Eiropas Savienībā. Bet kas tas realitātē bija? Šis bija konkrēti uzņēmuma projekts, kas strādā pie veselīgas pārtikas ražošanas, un viņi nolēma izmēģināt Eiropas Savienībā pirmo vertikālo farmu, kas ir pilnībā automatizēta. Un viņiem bija pašiem savi patenti un pašiem savas inovatīvās tehnoloģijas, ko viņi ir aprakstīja projekta pieteikumā. Un tad, jau projekts ir noslēdzies, bet ko viņi paspēja panākt projekta laikā, cik saprot, viņi panāca ne tikai visu to, ko viņi bija apsolījuši projekta pieteikumā, bet vēl ar uzviju. Pirmkārt, šī ferma tika izveidota un viņi arī strādāja. Projekta laikā tika saražoti 500 tonnas veselīgu pārtikas produktu, un tie tika izplatīti vairāk nekā 500 veikalos, jo bija šī partnerība ar lielākajām Itālijas lielveikalu ķēdēm. Un no tiem kvantificējumiem datiem viņi lēš, ka ietaupīt aptuveni 148,000 kubikmetru ūdens un aptuveni 21,000 kilogramu pesticīdu, kā arī šis milzīgais samazinājums izmantotā mēslojuma apjoma. Nu, lūk, un kas ir nemazāk svarīgi, tika radīts 28 jaunas darba vietas, un jūs redzat, peļņa tikai ne, bet apgrozījums gadā tikai no projekta produkcijas pārdošanas
Tas ir pirmais gads pēc projekta noslēgšanās, ir šie gandrīz 2,5 miljoni eiro. Līdz ar to pašam uzņēmumam šis bija ļoti vērtīgi. Arī nākamais projekts ir no Itālijas. Un, jā, šis projekts pievērsās ēku dzēsēšanas jautājumam, ņemot vērā, ka pilota teritorijas bija tajos Itālijas reģionos, kur karstums ir vislielākā problēma. Projekta laikā tika izstrādāti inovatīvi jumta dakstiņi, kas spēja pasīvi samazināt siltuma uztrūkšanos. Un projekta laikā tika izstrādāti un testēti vairāki dakstiņu veidi, no kuriem viņi atlasīja labākos. Un, jā, pēc tam pētot to, kā šīs mājas, kurām tika uzstādīts apstiprināties labākie dakstiņu formāti, tika secināts, ka enerģijas patēriņa samazināšanās bija novērota aptuveni par 10 līdz 50% atkarībā no mājas. Tieši dzēsēšanai vasarā, jo tika uzlabota jumta seguma pasīvā ventilācija. Un tad arī attiecīgi gaisa piesārņojums samazinājās arī par tiem pašiem 10 līdz 50% atkarībā no katras mājas specifikas. Un arī ziemā tika novēroti uzlabojumi, jo tika palielināta izolācija, kas rada biezāku gaisa spilvenu zem jumta un samazināts mitrums jumta virskārtā, kā rezultātā viņi varēja samazināt apkurs intensitāti. Līdz ar to šie ieguvumi no konkrētajiem dakstiņiem bija gan ziemā, gan vasarā. Un man šķiet, ka šis projekts ir ieguva Laipa balvu aizpagājušo gadu. Pievēršoties aprites ekonomikai, kā Rudīte teica, tas tāds ļoti vispusējs un daudzpusīgs pasākums, jo ir jādomā par visu aprites ciklu. Tad, lūk, šis viens Itālijas uzņēmums ņēma savā paspārnē un projekta partnerībā ļoti, ļoti lielu un plašu loku ar visām iespējamām iesaistītajām pusēm, sākot ar likumdevējiem, apavu ražotājiem, slēpju nomām, ko tik vēl ne. Un viņu mērķi bija izstrādāt jaunu slēpju zābaku modeli, kas veidots no pārstrādātiem veciem slēpju zābakiem. Un viņi vēlējās izstrādāt pilnībā jaunu un optimizētu slēpju zābaku ražošanas procesu, kurā no izmantotajiem materiāliem vismaz 90% ir otrreizēji pārstrādāti. Viņi ir izstrādājuši aprites ekonomikas uzņēmēja darbības modeli slēpju nomām, un nu jau projekts ir noslēdzies, un viņu mājaslapā var lasīt to pēdējo apskatu, kurā bija rakstīts, ka viņiem pat izdevās, kā viņi sāka izstrādāt zābaku, kas ir no 100% otrreizēji pārstrādātiem materiāliem. Un tur ir diezgan labas filmiņas un izklāsts par to, kā sadarbojās visi šīs iesaistītās puses, sākot no ražotājiem, šo te veco zābaku savācēju sistēmām, kā arī visu pārējo. Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, ja jūs domājat attīstīt projektu tieši šajā nozarē un kā vispār strādā šis te aprites ekonomikas cikls, pat jūs uz kaut ko pavisam citu to virzīsiet, tas, kā viņi aprakstos mehānismus, varētu būt ļoti noderīgi. Tāpēc es šeit ieliku arī viņu mājaslapā. Jā, nu jau arī laiks vienam no mūsu pašu Latvijas projektiem. Es redzēju pirmīt, ka dalībnieku vidū bija arī pārstāvi no šī projekta, līdz ar to, ja es runāju kaut kādas muļķības, droši pārtrauciet un izlabojiet. Bet jā, šis ir mūsu paša projekts, tāpat Cēsīs, kas nodarbojas ar alternatīvu makultūras atkritumu un kaņepu šķiedras pārstrādi inovatīvos siltuma izolācijas materiālu, kam ir uzlabota siltuma vadītāja spēja. Jā, projekta pieteikumā bija pamatots, ka pastāv ļoti liels makultūras daudzums no sadzīves atkritumiem, kas, diemžēl, tiek apglabāts poligonos vai dedzināts, neskatoties uz to, ka vidēji Eiropā makultūra tiek samērā labi otrreizēji pārstrādāta. Nu, lūk. Un šī projekta mērķis bija sekmēt pārstrādāto makultūras atkritumu daudzumu un arī šo atkritumu šķirošanas aktivitāti konkrētajā reģionā. Un viņi izstrādāja tehnoloģiju prototipu, lai sagatavotu bildē redzamās mīkstās siltuma izolācijas plāksnes. Un izstrādājot šo te plākšņu optimālo receptūru. Nu jau gan projekts ir noslēdzies, veiksmīgi, ja jūs vēlaties zināt manu viedokli, arī viņu mājaslapā ir ļoti forši bukleti, arī sociālajos tīklos Baltika Flokam ir
diezgan daudz labu materiālu par to, kā viņiem gāja un ko viņi panāca. Un atšķirībā no pārējiem projektiem, es atļaušos minēt, ka gan jau pie viņiem vēršoties, jūs arī varat iegūt kādu padomu par to, kā šim uzņēmumam ir gājis ar projekta sagatavošanu, projekta ieviešanu un arī ar projekta noslēgšanu. Līdz ar to es vismaz ceru, ka mēs varam Latvijas mērogā viens otram palīdzēt. Tas neatiecās tikai uz šo uzņēmumu, neatiecās tikai uz šo projektu. Mēs visi kopā tomēr cenšamies kopēju mērķu labā. Un, ja jūs redzat kādu citu projektu Latvijā, kas jums šķiet varētu būt jums noderīgs kontaktu ziņā, jūs droši varat rakstīt man, un es domāju, ka mēs pa visiem noteikti varam vienoties par kaut kādu formātu palīdzību vai konsultācijām. Jā, šis projekts es šobrīd iekļāvus arī pagājušajā gadā, jo tas ieguva vairākas laivu balvas. Tam arī bija jānoslēdzas pagājušā gada nogalē. Viņi bija pagarinājuši no vasaras uz pagājušā gada nogali, bet es skatos viņu mājaslapā, ka viņi vēl turpina visu, un nekas nav noslēdzies, bet nav arī pateikts, cik ilgi viņi to visu turpinās, kas ir normāli. Liela daļa laivu projektu, ja jums ir labs objektīvs pamatojums, projektu var pagarināt. Respektīvi, ja objektīvi iemeslu dēļ jūs nepaspējat kādu aktivitāti pabeigt, tā nav liela bēda. Life ir gana fleksibla un elastīga programma. Tā ir diezgan bieži praksa, ka projekti tiek pagarināti. Nu, lūk, šis konkrētais projekts bija veltīts uzlabotas biodīzeļdegvielas ražošanai tieši no dzīvnieku izcelsmes atkritumiem. Un tur arī viss pamatojums balstījās uz to, ka daļa no dzīvnieku izcelsmes atkritumiem tiek vienkārši izmesti poligonos vai sadedzināti. Un šajā projektā visus šos atkritumus izmanto jaunā tauku pārstrādes tehnoloģijā, kas ļauj izstrādāt jaunu biodīzeļdegvielas veidu. Un tika paredzēts, ka šo tehnoloģiju viņi samazinās ražošanas radītās pēdas nospiedumu, kad ražošanas process patērēs par 94% mazāk ūdens. Viņi gan projekta laikā saka, ka ir atklājuši vēl tur veselu virkni citu ieguvumu, bet ņemot vērā, ka projekts nav noslēdzies, nav arī tāds foršs rezultātu pārskats šobrīd pieejams, jo viņi visu acīm redzot vēl turpina. Te arī jums būs pieejams pēc tam prezentācijas. Es ieliku arī laivu projektu lielo datubāzi jauno, kur ir pieejama informācija par ļoti, ļoti daudz projektiem. Tur ne to vien atradīsiet. Tur var atlasīt arī visus projektu partnerus un ko tik vēl ne, ja nu jums noder katram gadījumam iet. Un jā, tas arī viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka es stipri nepārtērējos ar laikiem, jo es zinu, ka mēs šodien mazliet esam ievilkuši šo pasākumu, ļoti atvainojos. Bet nu labāk mēs pastāstam vairāk, un jums pēc tam tas viss ir pieejams ierakstā. Nevis mēs pastāstam par maz, un pēc tam paliek daudz neatbildētu jautājumu. Un jā, kā Jānis teica, es ļoti, ļoti jūs aicinu iesniegt šīs te mazās koncepcijas. Es noteikti izsūtīšu arī visiem, kas ir pieteikušies mūsu e-pastu listē jaunumu saņemšanai. Es tilkšu mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos. Tas nav nekas sarežģīts. Tas ir, ja nemaldos, maksimums 2 lapas ar informāciju, un jūs pašiem ļoti atvieglos visu tālāko procesu. Un varbūt aiztaupīs liekas galvas sāpes pēc tam tālākajos procesa soļos. Tā, redzu jautājumu. Jā, ieraksts būs pieejams. Nu, es pieļauju, ka uz nedēļas beigām. Es ielikušu to mājaslapā jaunumu sadaļā pie tā, ka šis te pasākums ir noslēdzies, un arī mūsu sociālajos tīklos un YouTube kontā. Varbūt vēl kādam jautājums man vai Jānim? Jautājums? Jā, droši. Konsorcijas. Viņam vajadzētu, ja es gribu uztaisīt konsorciju reģionālu, tad ir ok, vai man obligāti vai vienam kādu ārzemes partneri pielikt klāt? Es laikam atbildēšu, jā, Madara. Nav obligāti. Ārzemju partneri sevišķi pēdējos gados viņi paši uzsver visās tajās nacionālā kontaktpunkta apmācībās, ka daudzi bija sākuši likt ārzemju partnerus vienkārši tāpēc, lai būtu ārzemju partners, nevis tāpēc, ka viņš kaut ko dara. Par konsorciju ir tā, ja ir ārzemju partneris, kas veic aktivitātes savā reģionā, respektīvi ārzemēs, tad lieciet.
Ja viņš jums kaut ko dod, ja viņš jums neko nedod, tad, teiksim, tikai tāpēc, lai viņš būtu, tur neviens nedos vairāk punktus, ja būs ārzemē. Madaras pieminētais Baltic Floks ir viena latvieša stāsts. Viens latvietis ne vispār. Viens uzņēmums no Latvijas, nekas cits konsorcijā nebija. Tikai atbalstīts. Tas, ko es iepriekš minēju, tas ir vidējais atbalstītais projekts. Ir ar 6 partneriem, tā skaitā ārzemniekiem. Tā kā, ja ir ko darīt, lieciet, ja nē, tad nē. Jā, to arī Eiropas komisija uzsver savās infodienās, ka viņi redz pieteikumos reizēm ļoti bagātīgu partneru pieteikumu, kur tas pamatojums ir absolūti nekāds. Un tad tas arī viņiem nepatīk. Ja jūs izvēlaties partnerus, tam ir jābūt pamatotam un jēdzīgam pasākumam. Vēl kāds jautājums? Jo, ja nav, tad es teikšu jums visiem lielu paldies par uzmanību, par pacietību. Un, jā, noteikti mēs ļoti, ļoti gaidīsim jūsu ideju aprakstus. Es noteikti par to vēl daudz reizes atgādināšu, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi. Jānis teica, tas nav obligāti, bet ja man būtu teikšana, tas būtu obligāti, un tas ir jūsu pašu labā. Tie no jums, kam interesē arī citas apakšprogrammas, parīt tiekamies uz dabas projektu infodienu, un tad nākamās nedēļas sākumā jau būs klimata projektu infodiena. CETA projektu infodienu mēs vēl izsludināsim, tur mēs pieaicināsim kādu ekspertu no Eiropas komisijas. Jā, paldies visiem, un tad jau tiekamies nākamajos pasākumos. Lai jauka diena!